Kā ir ar īsta koka virsmām? Jūs arī tās piedāvājat, Viktor? Mēs piedāvājam, bet koka virsmas pēdējā laikā vairs nav tik populāras. Bija laiki, kad mēs likām diezgan daudz masīvu koka virsmas. Šeit jūs redzat paraugu, kas mums ir uzlikts kaut kāds 7 gadus atpakaļ. Kam jābūt gatavam, kad, ja tu gribi masīvu koka virsmu, parasti tā virsma viņa nav no dēļiem. Viņa ir gan garumā limēta, gan stiķēta, un viņa sanāk tāda diezgan raiba, un ne visi tam ir gatavi. Citreiz lamināta virsma, viņa izskatās dabiskāk nekā dabīga koka virsma, jo lamināta virsma var izskatīties kā vienkārši viens dēlis. Kāds ir labums masīvu koka virsma, ka viņa visā biezumā ir, protams, no viena materiāla, tā kā tas dod tev iespēju likt pabuvējamo izlietni no apakšas, un arī, protams, ja tu kaut kādā veidā tur noskrāpē to virsmu vai kaut kādā veidā viņu sabojā, tu vari viņu pieslīpēt un tad uzklāt eļļu pa jaunu, un viņa turpina savu dzīvi, kas nenotiek lamināta virsmā, jo tur, ja tu sabojā to augšējo slāni, tad viņi ir pagalām. Arī viena nianse, kad masīva koka virsma, viņa var mainīt savu formu, mainoties mitrumu un temperatūrai. Kuru tu labāk ieteikt šodien? Viennozīmīgi kvarcākmens virsma. Tā būtu vislabākā.